Šodien par grāmatām, par papīra blociņiem, par piezīmju blociņiem. Tātad mēs par Inksele.lv ražojam arī grāmatas. Man priekšā ir jau daļa no saražotām. Protams, ir vēl daudz, kas ir saražots, bet vienkārši mazu ieskatu. Gribu parādīt, kā tas vispār izskatās un kas tas vispār tāds ir. Tātad ir grāmatas, kas ir ar mīkstiem vākiem. Ir grāmatas, kas ir ar cietākiem vākiem. Nu, šis ir vairāk piezīmju blociņš, bet arī viņš ir ar cieto vāku un papīra lapas piezīmēm. Ir arī grāmatas, kas ir, kā šajā gadījumā ir kāds plānotājs, pieņemsim, bet var jau kas cits būt ar spirāli. Un var salikt visu, ko pats vēlās, vai arī atstāt, pieņemsim, lapas tukšas. Tāda ir arī tāds blociņš, kurš ir ar noplēšamajām lapām, lai pieraksta un noplēš. Un blociņš, vai parādīšu tuvāk, kāds viņš ir. Viņš ir tā kā liekas, ka ir melnas lapas puses, bet lapas puses ir baltas. Tikai maliņa ir melna, ļoti skaisti. Jā, tas ir mazs ieskats tikai to, ko mēs ražojam. Bet, ja tev ir kāda ideja, kāda vēlme, un tu nezini, kur to realizēt, vai arī zini, kur to realizēt, nāc pie mums uz Inksele.lv, un mēs tev palīdzēsim visu realizēt un tikt pie tā, ko tu pats vēlies.